Jūs gan jau domājat, kā es nokļuvu šajā situācijā? Atbilde ir diezgan vienkārši. Es gāju vienu no visbīstamākajām takām pasaulē, un to jūs redzēsiet šajā vlogā. Es tiešām nevaru pateikt, cik daudz reizes es esmu filmējis šādu video, kur es eju pa ielu. Aizvakar arī lija lietus, man visi nobulants ir slapi, un es atkal staigāju ar skriešanas kurpēm, un šīdās arī šodien būs slapjas. Man vajag Gore-Texu. Šitā, man liekas, uzvar kā pirmā, kā vissliktākā diena, jo ar slapjām veķēm un kurpēm sēdēt darbā nav forši 4-5 stundas. Mēs ejam uz Alkazāru tagad beidzot mēs bijām pirms 3 nedēļām, pirmajā vlogā, ne, otrajā vlogā mēs bijām. Mēs satikām un tagad mēs tiksim. Mēs esam šeit. Es ceru, ka te būs es to esi fēgo, savādāk es sūdzēšos. Un Amanda arī. Šis izās pēc parasta laukuma vienkārši. Kur cilvēki netiek iekšā. Skaties, man bija pārsteigta par to, cik šī kola. Amanda skatās TikTokus. Nē, tā nav taisa. Šitā dara visu nedēļu. Mēs šis jānofilmē, jo šeit ļoti smuki un visi fotografē šito. Te ir pelējums un slapšdaņas. Mayor of Seville, Peruvian, also rector of the illustration and representative of the city, was organized in the group. Pasās, kādas šobrīd domas mums par šito? Man baigi nepārsteidz nekas. Nē, tā kā ir smuki. Alkazāram nav nekas uz Rundāls pildi. Jā. Jā, šeit ir daudz flīzes, bet es jau flīzes esmu redzējis, es nezinu cik. Varbūt vēlāk būs kaut kas interesants. Transition vajadzēja. Milzīgi tepiķi, 15 reiz 20 Es lai gribu, lai šitā vlogoju, jo es visu laiku pa zemu vlogoju. Šitā mammas ir... Tas tāds apnākšas. Jā, tas kā... Pasēdēs visas... Skaties manī, es vlogoju. Jā, visi paskatās manī. Esam šajā lielajā skaistajā telpā un uzmanīt, kā šeit smaržo. Šeit smaržo pēc Maksimas nodošanas punktā, jo kāds ir izlaisis sidru pa visu grīdu. Savu GoPro turi. Kāds reāls laucīs grīdu šeit un nometis sev. Markus nenokrīt, es tev turu. Man liekas, viņu atlaida. Palīgā! Šeit ir Ziemassvētki. Jo, mēs šeit Stokmanī neko nopirkt breinu. Tā kā, tas nav pēc končas, you know? Hello. Photo or video? Video. A video. You can say hello to my family and friends. Hello. Marcus is the best. Thank you. Gracias. Atveram leduskapi, paņemam beigtu vistu, kečupiņu arī paņemam pannu, paskatām, ieslēdzam gaismiņu, paņemam eļļu, pametam arī to gaisā, makaroni, meklējam katlu pēc iespējas lielāku, tas laikam derēs, davai, iekšā ūdeni uzburam, bām, liekam atpakaļ uz plīts ar vāciņu, pamājam traukiem, paņemam dēlīti, uzburam ķiploku, sagriežam čikenu gabalos,
Rociņas jānomazgā, lai higieniski, liekam cepties visu. Ātri apmaisam, ūdens jau vārās pa daudz. Pieliekam makaroniņus iekšā, jā, apmaisam ar dakšiņu. Paskrāpējam katlu dibenu, balts pulveris iekšā jāieber, nezinu kāds gan, bet, nu, liekam vajag. Višķi nekārtīgi. Pām, acitos. Nu viss, tagad būs zilums. Sauc ātri. Viu. Bet, nu, the show must go on. Un man gribas ēst. So pieberam klāt zaļu, rozā, sarkanu, zaļu ir mieha krāsa. Pieberam kaut ko vēl, kečupiņu vislētāko no Maksimas. Apmaisam kaut gan. Tur nav baigi daudz ko paisīt. Pieliekam vēl vienu kečupu klāt. Nav ļoti garšo kečupi. Kečupi. Tomāti. Maisam tālāk. Nomazgājam klauna degunu. Ļoti apaļu sarkans smieklu joga. Sagriežam gabaliņos. Izgriežam serdi. Jā, 1, 2. Rekur pārgriežam uz pusēm. Šito mēs liksim iekšā pannā. Nezinu, kāpēc tik vēlu, bet nu labi, nekas vēl 2 pieliekam. Nu, šitos 2 arī varam pielikt pie reizes, jā. Lai būtu tā kārtīgi, lai tomāti būtu pēc iespējas vairāk. Apmaisam ar dakšiņu, jā, nodegustē viens ir. Noskalojam, lai nav netīrs. Pagaršojam. Jā, laikam baigi labs. Ņemam no plīts. Šķīvi, šķīvi, paņemam šķīvi. Pieliekam pie katla. Tūlīt gāžam nost ārā ūdeni. 1, 2, 3. Ok. Esmu profesionāls, man nekad neizkrīt makaronu ārā. Man te gan izkrīt visu katls. Jā, vot rekur professional. Liekam iekšā atpakaļ mūsu vistā tomātos un vistā. Maisam kārtīgi, jā. Mixēt. Apmaisam, jā, un tomāti. Tagad vēl pieliekam tomātus. Arī nezinu, kāpēc tik vēlu, bet, nu, zinu, kā nevar pusi atstāt. Jāpieliek vienkārši viss un viers. Apmaisam vēl kārtīgi. Tā, lai pamājam makaroniem, jā, pamājam kārtīgi, lai viņi priecājās. Pieliekam 3 siera loksnes šķēles. Uzliekam vāku, neliekam vāku, paturam vāku, vienkārši virsū, lai makaronu gars. Protams, atnāca man, un tagad viņai viss jādara pa savām. Viņa pieliek kaut kādu baltu kluci turklāt. Ka pamājam makaroniem vēlreiz. Apmaisam. Jā, protams, man grib savu kečupu atkal likt klāt. Maisam vēl vairāk, nepiededzinam. Jau čarkst, jau makaronus pannas. Maisam tālāk. Bla. Tagad mazgājam rociņas. Man ļoti patīk mazgāt trauks. Es nevaru beigt mazgāt trauks. Liekam iekšā šķīvī, jau servē. Michelin restorāns. Bišķiņ izkrita. Labi, būsim uzmanīgāki. Izkrita atkal. Nu labi. Tā, mierīgi, jā. Tā jāstās. Blīn, izkrita ārā. Nu vsjo, labi, jāstās. Atkal izkrita. Es vairs nevaru. Nu gadās, nu neko. Cerams, ka bija drēbes nesmērē. Vienkārši tagad tā man degustēs. Paldies. Nu, nē, normāli. Wow, man ļoti garšo šie makaroni. Paldies, Markus, man ļoti garšo. Sakāsim šajā veikalā, un mēs beidzot esam sapratuši viņu āķi. Tad atcerieties, es nopirku kaut kad tos M&M's 2 pakas, kur bija rakstīts tāda atlaida tieši. Tu pēc 2 un tev dod mīnus 70%. Un tad ir iekrāsot šitā cena. Un katrs cilvēks latvietis domātu, šitā būtu cena. Nē, tas tev nenozīmē, jo oriģinālā cena ir 7, ja, un tad te rādās 2,10. Tipa, 2,10, bet nē. Bet nē. Tas nozīmē, ka mēs ietaupam 2,10 pērkot 2. Tas nozīmē, mēs samaksājam joprojām tos 6,99, kas ir 7 plus 7, kas ir 14, un tad man atņem vienkārši 2, cik man atņem, 2 vai 4? Man liekas, tev atņem... Jebkurā gadījumā. Nē, man liekas, tev atņem, jebkurā gadījumā tas ir skams. Man atņem 2 vai 4. Tie, kas saprot, tie saprot. Bet, nu, tāds vājprāts. Šī tāda taktika maksimāli Rīmī vēl nav izdomāta, bet tā kā uzmanieties, kad jūs zināsiet. Paskatieties. Perfekti. Vot Latvijā nevienā veikalā nebūs tik perfekti salikta visa produkcija. Ārprāts. Oh my god. Nerādi. Mēs vairs nenāksim šeit. Nerādi, ko mēs pērkam.
Labāk nefilmēt. Pastāst, ko mēs nofilmējām. Labāk nefilmēt, ko mēs nopirkām, bet viens no mūsu gudrākajiem pirkumiem ir šis. Man bija tāda lieliska ideja, varbūt mēs varam mācīties spāņu valodu, kurš vārds Mīkls. Tepat ir logo, quiz, režgumiju un penāli. Mēs nopirkām netīras turistu krūzes, jo es gribu savu, bet viņas ir dirty. Es nopirku ar apelsīnu un Amanda nopirka Ar lemonu. Viņš ir ļoti stipri iesēdis, tā sieviete tā panī sēja. Viņa pati saprata, ka viņa pati sāka smieties no savas tīšanas. Tikko iedzēru aliņu ar bražiņiem, saviem coworkeriem, runājos ļoti forši, ļoti sirsnīgi, ļoti autentiski. Pie bāra iedzēru viņu Cruz Campo vietējo taisītu alu. Pastāstīju par Latviju, parunāju latviski viņiem, viņi neko nesaprata. Parunāju par futbolu un par politiku un par Putinu. Ļoti forši piekdien, ko lai saka. Pateica, ka pirmdien man būs jāuztais kaut kāds logo animation pa to dienu, jo viņi pēkšņi saprata to, kad viņiem vajag uz to pirmdienu. Mēs ar tie tur izdomā idejas, un tad viņi atnāk pie mums dizaineriem, un ok, mums vajag šito un šito un šito. Un tad mēs tā kā smejamies, jums pēkšņi šito vajag, ja? Mēs braucam uz Itāliju beidzot ar autobusu. Tā, kas bija, pagaidīja, kur jau tā galva. Esmu Itālijā, esmu ārpus Seviļas, mēs atbraucam ar autobusu. Un es šobrīd staigāju par veciem itāļu tuneļiem, romiešu, ko uzbūvēja romieši. Es vēl nezinu īsti vēsturi, bet es tūlīt pateikšu. Šādi šeit izskatās. Es staigāju pa vēsturi. Tas ir kā iekāpt atpakaļ vēsturē. Tad īsa vēsture par Itāliju, kur mēs atrodamies. Tā tika izveidota 206 gadus pirms mūsu ēras, tad pirms Jēzus Kristus. Nosaukums Itālija atbilst tam, ka daļa kolonistu bija no Itālijas, un tā ieguva kolonijas statusu, kaut kāds blablabla. Pilsēta sāka zust 3. gadsimtā. Interesants fakts priekš jums. Tātad, lai gan pilsētas iedzīvotāju skaits bija aptuveni 8000, tās amfiteātris bija tik liels, ka tur varēja būt 25,000 cilvēki. Tad šeit jūs varat redzēt, kā viņi ļoti līdzīgi, piemēram, kā kādiem stadioniem, kas tiek pat tepat mūsdienās būvēti. Un tas ir interesanti. Tas nozīmē, kā romieši, cik tā kā viņi bija tālu jau izgudrojumos un cik viņi bija priekšā visiem pārējiem, ka pat pilnīgi mūsdienās tiek lietot šī tehnoloģijas. Un gribat redzēt īstus turistus? Un re, kur īsti turisti. Ar kaut kādām lielām kamerām nāk šurp un fotografējas. Tie turisti. Iedomājies būt turists. Man kaut kas te nevar uzkrist virsū. Jo, tad neizstās paraibojuši, ka kaut kas ir kritis nost.
Es jums rādu vecas lietas, ko romieši visu izdomāja. Bet šī tas, ko viņi īstenībā uztaisīja. Viņi uztaisīja šo, nezinot. Arguably, man liekas, esmu viens no ja ne pats pirmais, kurš uzmetīs bottle flipu uz romiešu. Gandrīz. Nu, man vajag ietrenēt, es nezinu. Es nezinu, kā... man lemī. Tur ir pa daudz ūdens. Nē, nekas. Tur ir pa daudz. Es negribu viņu izdzert. Lai Amanda pati mutē. Pēc tam iespļaus atpakaļ. Ko jūs teicāt? I got it. Es esmu Origo atpakaļ. Esmu Origo. Sveiki, ir rīts, 23. novembris. Un ko mēs dodamies, Amanda? Uz kanjonu. Spānijas lielo Grand Kanjonu. They tear down the wall back in late 19th century. They wanted to make streets wider. A very good decision. Mums ir latviešu ogas. Tie, kas zina, ka šī pa ogu ir, ierakstiet komentārā. Really dressing easy, and I do enjoy the way he talks me now. Pulling me, Ko mēs nodarbojamies? dragging me around. Viņa vlogo, iedomājies vlogot. Kinda crazy. Mēs esam klāti. Karogi. Kas ir smieklīgi tev? Gariem cilvēkiem atkal tiek viss atņemts. Šodien ir ideāli priekš Spāņu augumu uztaisīt. Šeit ir horrible priekš latviešu basketbolistiem. Uzvalst. Varbūt, ja jūs esat iesācēji tā kā haikos un trailos un kalnapšā, jums ir jāzina viena svarīga lieta. Pareizi nav svarīga. Jo augstāk tu kāp kalnā, jo siltāks paliek, jo tu kāp tuvāk saulei. You see a lamb was fast asleep. Please don't go out of shade. Really bite my lips till I can almost taste the smoky trail of myrrh. Tas uzmanīgi. Whispers in my left ear, and I swear you're near the very moonlight here. Could it be I don't think I hear? Tad lido ēgļu augšā. Oh shit! Ups, es paslīdēju uz... Nē, tas bija slapš. Hands twisting up the light. Whenever you're in me, don't turn to light. Please don't turn. Tas pēdējais gads, man liekas, mans objectively labi. Please don't go out of shade. Hands twisting up the light. Whenever you're in me, don't turn to light. Please don't turn. Tā kā viņš vislaiks maigi. Tas čalis reāli, viņš tā saka, pasties, tam viņš saka, pasties šitie loki, pateiz viņi tā kā pirmo reizi redzējuši mani. Ļoti cute, mēs redzējām veselu ģimeni. Mēs esam ļoti lucky, šodien ir ideāli laika apstākļi, un mēs redzējām koziņus. Initially made of concrete and steel, it was eventually found to set the spirit. So, šeit augšā ir cilvēki, what the fuck. So hike ir kinda crazy. Right down. Those sweet things everywhere. Really dressing easy, and I do enjoy the way he talks me. Nē, šis tilts šūpojās, man bail. Seju. Could it be dragging me around? Seju. Crazy. Really gives the way me, and I bend my knees deeply to its
turpinām mūsu gājienu. Šis augšā tik easy var nokrist tādu sajūtu. Vai ko aizmugurē jau kalns paliek. Vai ne? Davai. Ok. Eiriks ir jāliek šeit, vai ne? Un 5 šeit, centi šeit. Pick your design. Es gribu šito vertikālo, vai ne? Viņš ir snorēs. Jā, tad ir jāieliek centiķi. Puš. Un tad man ir jāgriež. O. 1, 2, 3. Oh my god! Davai, griez. Kur ir? Oh my god! Viņš tik cool! Nu šitas gan Latvija aizmugurē. Idols and hiking. Mājas.